Labvakar visiem! Es Inga Žentiņa atkal nāku ar tevīm satikties un šodien parunāt, protams, par sevis izzināšanu, par to, kā mēs varam apskatīties, kas ar mums notiek un kāpēc mums ir šīs sajūtas, ka mums varbūt ir smagi dzīvot pasaulē, ka mums varbūt ir tādas sajūtas, ka mēs dzīvojam kā tādā cietumā. Paskatīsimies uz to arī, kuros dzīves momentos mums var rasties tāda sajūta, ka mēs esam tā kā ieciklējušies, un šo te ieciklēšanos, protams, arī var skatīties ieciklēšanās uz sevīm, vai arī ieciklēšanās, ka mums kaut kādi dzīves momenti notiek atkal un atkal. Dažreiz mums dzīvē liekas, ka mēs dzīvojam iekšējā pasaulē, ka mēs jūtamies tā kā cietumā, un mums liekas, ka ārā viss ir sāpīgs, un ārā tur tie cilvēki, tie ļaunie, tie darītāji, ka mums tā kā mūs apspiež, un mēs īsti nesaprotam, ne kas mēs esam, ne kur mēs esam, ne kāpēc ar mums tā notiek, un mums ir tāda sajūta, it kā, ka mēs dzīvo tādā tā kā maisā. Mēs esam šis cilvēciņš, kurš dzīvo šajā maisā. Un bieži mums šo maisu mēs neaptveram, ka mums viņš ir. Bet mums katram ir šī saucamā, mēs to nosauksim par iekšējo pasauli. Ja par to uztveri, mums katram veidojās šis maiss kā uztvera par to, kāda ir jābūt pasaulē. Un mēs dzīvojam savā uztveres pasaulē, un bieži vien cilvēks, kurš dzīvo tikai savā ilūziju pasaulē, kurš ir uzbūvējis to, kādam katram ir jābūt, kā ir jārunā, kā visam ir jānotiek. Viņš dzīvo savās ilūzijās, un viņš pat nebāž galvu ārā realitātē. Arī ejot it kā realitātē, viņš vienalga visur iet ar savu maisu, ar savu šo uztveri, kā visam ir jābūt. Un caur šo dzīvojot tikai savā ilūziju pasaulē un skatoties, mēs to varam nosaukt caur to, ka mēs skatāmies uz katru situāciju, caur savām programmām, tas ir viens veids, kā to ilustrēt, vai mēs skatāmies caur savu šo iluzoro es. Mēs skatāmies uz katru situāciju, mēs esam izveidojuši priekšstatu, kā tam jābūt. Un mēs ar šo savu maisu, ar šo savu ideju dodamies uz darbu, un tur mēs sastopamies ar realitāti, bet mēs neizzinām realitāti. Mēs skatāmies caur šo savu ideju pasaulī, caur savām programmām, caur savu iluzoro es, caur savu šo ideālo, ko mēs arī pagājušajā nodarbībā daudz runājām. Mēs skatāmies un mēs ciešam, jo tāpēc, ka tas, kas ir maisā, viņš parasti nesakrīt ar realitāti. Mēs ar šo maisu dodamies ekskursijās, aizbraucam uz Indiju, fūj, kā tur viss tur smird un kā tur vispār, kā tie cilvēki tā spēj dzīvot. Un mēs skatāmies caur savu ideālo pasaulīti, mēs caur šo skatāmies un gribam to Indiju, to Parīzi, Prāgu, vai kur mēs aizceļojam, iebāzt savā maisā. Iebāzt savā maisā un skatāmies, tas sakrīt, tas ir pieņemams. Tas fūj, kur viņi tur tā tik skaļi tur uzvedās un ko viņi tur tā tik traki danco. Tas neatbilst mūsu ideālam, kā ir cilvēkam jāuzvedās. Un tur mēs atkal kritizējam kaut ko citu. Un tā mēs, dzīvojot caur šo savu ideju pasaulīt, mēs nevis kāpjam ārā un iepazīstam sevi, kādi mēs esam reālajā pasaulē, kāda ir pasaule, bet mēs mēģinam visu dabūt savā ideju pasaulītē. Mēs paši tur dzīvojam, un mēs satiekam cilvēku, mēs viņu mēģinam ietilpināt savās idejās. Tā tas atbilst, wow, ar tevīm, tāda sajūta, kad es tev visu dzīvi pazīstu. Tāpēc, kad uz pirmo mirkli mēs redzam to, ka tas atbilst mūsu idejām, kādam cilvēkam ir jābūt. Un tad mēs satiekam kādu, kas varbūt runā par kaut kādu tēmu, kas sevi interesē. Un tu viņu mēģini ietilpināt savā ideju pasaulītē, kā tam jāizskatās. Un varbūt sākumā viņš ietilpst, un tad viņš pasaka kādu frāzi, kurš tev pamodina un liek ieskatīties tavā patiesajā būtībā. Un tu saki, fū, nē, tas meistars, tas cilvēks, tas draugs, tas, kaut kā nav, es nobloķēju, es to bloķēju, tas neatbilst manam ideālam. Tas neatbilst manai pasaules uztverītei, un es netaisos tajā ieskatīties, jo es gribu dzīvot savā ideju pasaulītē. Un
jo mēs vairāk dzīvojam savā šajā subjektīvajā pasaulītē, jo vairāk mums ir ciešanas. Un tā ir mūsu pirmā pazīme. Ja mēs jūtam, ka mums ir smagi dzīvot, ja mēs jūtamies, ka mēs dzīvojam kā cietumā, un mums liekas, ka tas otrs cilvēks mani smacē, un tas darba devējs tur tās tik nejauks, un tā valdība, un tā politika, un tā valsts, un tas kaimiņš vispār tā mani besi ārā, jo viņš neatbilst manam ideālam, manai ideālajai pasaulītei. Un nevis mēs ejam ārā un iepazīstam, nevis mēs kāpjam ārā un iepazīstam sevi un pasauli, bet mēs visu gribam nest tur iekšā. Un jo vairāk mums ir tas, kad pasaule tur ir ļauna vai pasaule ir slikta, viņa mani apdraud, jo tas ir pirmā pazīme, ka mēs dzīvojam savā pasaulītē un mēs neesam ne tuvu tam, ka mēs būtu šeit un tagad, ka mēs dzīvotu no savu patiesā es un ka mēs būtu realitātē. Tātad, ja mans priekšstats par to, ka pasaule vai mēs paši esam tik slikti vai ka dzīve ir tur neatbilstoša un no tā mēs ciešam, tas nozīmē, ka mēs esam ļoti, ļoti tālu no sava patiesuma, no savas būtības, no dzīves šeit un tagad realitātē. Un ir cilvēki, kuri dzīvo savā pasaulītē, savā uztverē, caur savām programmām, viņi skatās uz katru situāciju tā, savā maisiņā. Viņi paņem situāciju, iebāž savā maisiņā, un tad viņi skatās, tas mani atraidīja, tas man kaut ko tur tādu sliktu pateica, tas mani aizskāra. Jo vairāk mēs ciešam, jo tā ir pazīme, ka mēs dzīvojam nerealitātē, ne savā patiesajā būtībā, un mēs neapzināmies to, kādi esam mēs, un mēs neapzināmies to, kāda ir pasaule. Un daudziem cilvēkiem patīk šīs ciešanas, viņi jūtās labi kā cietēji, jo ir šis ideju uzbūrta, kurā dzīvo, kad ciest tas ir svēts cilvēks, ka visi svētie cieta, un viņi uzņēma tur krustu, un viņi uzņēma visu, un viņi cieta. Un izveidojās šis ilūziju maisiņš iekšējā pasauli, caur kuru cilvēks dzīvo ciešanās, un viņam tas ir izdevīgi. Cilvēkam dzīvot savā ciešana pasaulītē ir izdevīgi, kamēr viņš vaino citus. Jo tad, kad mēs dzīvojam savā ideju pasaulītē un mūsu šis ideālais es ir uzbūrts pārāk liels, mums ieslēdzās autoagresija, mēs tā kā sākam sist sevi. Bet mums ir ļoti izdevīgi dzīvot ciešanās, jo tāpēc, kad mana māte tur bērnībā man tur nepietiekoši iedeva siltumu, sirds siltumu, un es tagad dzīvoju ciešanās un būvēju savu ilūziju pasaulīt, bet es negribu kāpt ārā un ieskatīties katrā mirklī, kas notika, šobrīd šeit un tagad. Un es negribu ieraudzīt to, kāda esmu es, un es negribu ieraudzīt to, ar ko man šobrīd ir jāstrādā, bet vieglāk ir vainot kādu tur bērnībā skolotāju, bijušos vīrus tur vai sievas, vai darba kolēģis, vai draugu, kā viņš mani nodevējis. Un mēs dzīvojam savā ilūziju pasaulītē, un mēs varam caur savu ciešanu daudzumu ieraudzīt to, cik daudz mēs dzīvojam savā ilūziju pasaulē. Jo vairāk mums ir šīs sāpes un ciešanas, jo tas vairāk nozīmē, ka mēs dzīvojam savā ilūziju pasaulītē. Citiem patīkamiem būt šajā gaidīšanā. Jā, man tur, es jau varētu tur izpausties, bet viņi jau man neļauj runāt. Es jau varētu tur uztaisīt biznesu, bet man vīrs neatbalsta vai man sieva neatbalsta. Tā ir ilūzija pasaulīt, kur mēs negribam izkāpt ārā un ieskatīties. Ieskatīties pirmkārt spogulī. Kāds reālais es esmu. Jo arī spogulī mēs tur, es esmu tur tāda, un mēs ievelkam vēderu, un kādas mēs tur tādas, un kādi mums tur pleci. Mēs negribam ieraudzīt savu reālo es, jo tad, kad mēs spējam ieskatīties reālajā es, tad atkrīt ciešanas un ir skaidrs skats un izpratne, ko es varu darīt, kur es esmu, bet bieži vien cilvēks nesaprot, kas viņš ir, kur viņš ir, viņš tājas ilūzijas, un šobrīd tas ir tik viegli.
gan ar aplikācijām mainīt savu vecumu, savu izskatu, gan dzīvojot ilūziju pasaulītē, domāt, man vēl viss ir priekšā, es visu varu, es tulītās uztaisīšu lielo biznesu, bet tad ja tikai ekonomika nomainītos, un mums ir šī ilūzija, ka mēs esam tādi biznesmeņi. Un mēs esam tādi oratori, un es varētu mierīgi daudz labāk pringu nostāstīt live video un novadīt sesiju. Un tad tu ieslēdz tavs reālais. Saka, bet es negribu, neslēgšu to kameru un neskatīšos, cik tad es plūstoši runāju vai nerunāju. Mums ir tāds bloks, mūsu programma bloks, kā ārā no tā un paskatīties, cik tad es plūstoši runāju, vai kā tad es uzvedos ar tiem cilvēkiem. Vai man ir vieglāk vainot, kad visi tur mani sāpina un man neviens nezvana. Bet ieskatīties tajā, kā es runāju ar cilvēku, kad viņš man piezvana, vai kā es uzvedos sabiedrībā, vai kāds es esmu ar saviem kolēģiem vai draugiem. Mums ir vieglāk dzīvot mūsu ideju pasaulītē un veidot arī garīgās šīs ilūzijas, kad mēs esam svēti, ka mēs esam svētie cietēji, un nepaskatīties, cik tad mēs esam reāli, jo mums daudziem caur šo garīgo informāciju ir arī izveidojies ļoti liels ilūzija maisiņš, caur ko mēs ciešam. Jo tāpēc, kad mūsu garīgā informācija bieži saka, tev jābūt kā Jēzum, un tev jābūt kā Budai, un tev jābūt pilnīgā mierā, un tu nedrīksti dusmoties. Un caur to tu arī var skatīties, jo tev vairāk ir ciešanas. Tas nozīmē to, ka tu esi uzbūvējis, jeb iepresējis visu savu agresiju, jo taču nedrīkst dusmoties, tev ir jābūt svētam, tev ir jābūt pareizam. Bet mēs neiepazīstam, kāda tad ir realitāte, vai vispār realitātē tas ir iespējams. Bet mums uzbur šos ideālus, kāpēc? Tāpēc, kad ir viegli manipulēt cilvēku, kurš dzīvo nerealitātē, kurš dzīvo savā ilūziju pasaulītē, kurš dzenās pēc kaut kā neiespējamā, vai kurš grib atbilst kaut kādiem šabloniem, kurš grib atbilst, ka viņš ir kā svētais, kā Jēzus, kā svētais cietājs. Ja ne kā Jēzus, tad vismaz kā Mārtiņš Luters vai kā kāds cits svētais, kurš ir cietis. Tad, kad mēs izkāpjam ārā, tad mums ir iespēja sastapties ar savu patieso būtību. Un tas ir nepatīkami. Tas ir nepatīkami ieraudzīt savu patieso izmēru, savas patiesās spējas, savu patieso vecumu, savu patieso potenciālu un dzīvot tajā. Tad, kad mēs esam patiesumā, mums nav šīs sakāpinātās emocijas, mums nav šīs apspiestās agresijas, kuras, tagad izkāpšu ārā un tagad es dzīvošu, tagad es visiem pateikšu visu, ko es domāju. Tu izskaties kā kretīns, tavs kurpes vispār galīgi garām. Un kā tu vispār runā? Tas ir otra galējība, kur mēs veidojam otru mūsu maisiņu, kur mums ir nevis veidojam tā kā otru, bet mūsu maisiņā ir šis sprādziens noticis, un mēs vienkārši visu tad iznīcinam, jo mums ir apnicis dzīvot savā niecībā, un tad mēs vienkārši visu spridzinam. Tā nav mūsu patiesā būtība. Mūsu patiesā būtība mēs nevaram caur vienu tādu slēdzi ieslēgt un izgaismot visu. Tas ir šis process. Caur to procesu ejot, mēs mazliet tā pabāžam galvu. Jo tad, kad mēs pabāžam galvu savā realitātē, ieskatāmies savā patiesajā būtībā, tas nav patīkami. Un bieži vien mēs to nevaram izturēt, jo tas ir diezgan liels spiediens. Tas ir diezgan liels spiediens un tāds izturēt realitāti, izturēt savu patieso būtību. Jo, kā iepriekšējā reizē es minēju, ka mūsu patiesā būtība ir pa vidu. Mēs reti, kad gribam ieskatīties patiesajā būtībā, jo mūsu šis te ideāls, šis maisiņš, šī mūsu ideālā uztvere caur mūsu programmām, mums neļauj tajā ieskatīties. Un tad mēs gribam, mums ir vieglāk skraidīt pa video, pa tādām vispārējām informācijām, nevis skatīties sevī, nevis iet uz praksēm, kuras iepazīstu savu programmu, kuras iepazīstu savu reālo es, jo viņš nav patīkams.
Mums patīk dzīvot ilūzijās. Mums patīk dzīvot ilūzijās, bet tai pašā laikā tur ir sāpīgi dzīvot. Jo tad, kad mums ir ilūzijas, mēs jūtamies kā cietumā. Mēs jūtamies, ka mēs nezinām, kas mēs esam. Ir cilvēki, kuriem caur dzīvojot šajā savā pasaulītē, viņam bail iet pie cilvēkiem, tāpēc, ka viņam liekas, ka viņš pazudīs. Viņam nav šīs robežas, viņš nesaprot, kas viņš ir. Viņam liekas, ka viņa identitāte tad pazudīs, ka viņš pēkšņi sāk dziedāt vieniem līdz otriem, līdz viņš nav iepazinis, kas ir viņš, kas ir manas vērtības. Īstenībā es jau varētu izpaust, īstenībā es esmu tik talantīgs. Bet viņi, viņš, tas kaimiņš, tas blakus, tas vīrs, tā sieva, viņš man neļauj izpausties. Tas nozīmē, ka es dzīvoju savā ilūzijā un es neapzinos savu patieso būtību. Es neesmu vispār iepazinis sevi. Es skatos uz katru cilvēku caur savu programmu, caur savu šo te radīto uztveri, kādam ir jābūt, un visus vērtēju. Un vieglāk mums ir vērtēt un teikt, tas ir muļķis. Ai, ko tad tas tur? Skaudība? Nē. Ko tad tur vispār apskaust? Paskaties, kāds viņai deguns. Mums ir viegli kritizēt caur šo, bet mums ir grūtāk kāpt ārā. Vai var vispār izkāpt no mūsu ilūzijām? Kādam izdodās stāvēt ilūziju šajā un apzināties, ka man ir šis maisiņš, vienkārši ar pēdām stāvēt un apzināties, cik tas ir. Un 90% apzināties un dzīvot šeit un tagad un realitātē. Lielākā daļa cilvēku nodzīvo savā maisā visu dzīvi. Visu dzīvi caur savām ilūzijām, caur savām programmām. Viņi pat nepabāž galvu ārā realitātei. Ieraudzīt, kāds es esmu, iepazīt sevi, savu patieso. Tāpēc, ka mums ir arī šī ilūzija radusies, ka mana patiesā būtība ir balta un pūkaina. Balta un pūkaina un vispār neviena melnumiņa. Ot tā ir mana patiesā būtība. Tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija, un jo vairāk mēs dzīvojam mūsu ilūzijās, jo vairāk mēs jūtam šo spiedienu, ka mūs tā kā spiež, mēs jūtamies ieciklējušies pirmkārt uz sevi, ieciklējušies uz to, ka mums ir jāatbrīvojās no visas sliktā, mums ir jāatbrīvojās, mums ir tas jānobloķē. Ja viņš neatbilst manai uztverei, tā to es nobloķēju, ar to es nerunāju, tā turas, ar tevīm es ieturēšu pauzi kādu laiku, kur mēs nevaram ieskatīties sevi un mēs nevaram uztvert otru cilvēku. Ja? Mums bieži vien savā maisiņā dzīvojot, mēs nesaprotam, kas mēs esam, mums nesaprotam, no kā mums vispār ir sāpes. Un tad veidojās šie pantiņi, kad dzīve mani iesita, vai liktenis man ielika sprunguļus manā ritenī. Mums nav uztveres, mums liekas, ka no ārpuses mums kāds pēr, kāds sit, mums tur citiem ir uztvere, kad karma, ja ir nevis mana personīga atbildība, bet kad karma ir arī kā tāds, kā citiem ir, kad Dievs vai nu soda vai apbalvo, un ka mēs gaidām, vai mums lielo balvu iedos par to, ka mēs cietēji esam, vai nu tūlīt tās būs sods. Vai citiem ir uztvere, ka karma ir kaut kas mistisks, ja, kur dzīve mani apbalvos par to, kad es labi tur daru, vai arī tad, vai cilvēki, vispārējie cilvēki, arī vispārējie cilvēki, ja kāds man slikti izdarīja, tad viss ļaunums tūlītās aizies pie tā cilvēka, ja, un tāds būs karmas pirksts. Mums nav skaidra uztvere par to, kā strādā šī pasaule, kā enerģija strādā, kā man apziņa strādā, kā es pats veidoju. Kā strādā šie cēloņi un seku likumi, bet šajā maisiņā man ir izkropļots redzējums. Mums ir katram atšķirīga šīs programmas, caur ko mēs skatāmies. Un ir daudz dažādi, šie termini, ar ko mēs varam iepazīt sevi. Viens no veidiem, ir šīs 5 pamatprogrammas, otrs ir iekšējais bērns, iekšējais pieaugušais. Un tas nav tik vienkārši, ka mēs varam tas ir tā un tas ir šitā. No mūsu iekšējā bērna mēs gribam salikt kategorijas, ja. Tas ir labi, tas ir slikti, tā. Iedod, ko man darīt, ja. Es sēžu maisiņā, iedod, ko man darīt. Tas ir labi vai tas ir slikti?
Kamēr mēs dzīvojam savā ilūzijā, savā vai nu niecībā vai diženumā, kamēr mēs esam savā ilūziju pasaulē, mēs nevaram. Mums neviens neiedos universālu šo te tableti. Iekšējā maisiņā mēs gribam universālo tableti. Tas ir labi vai slikti? Kāda tā zeme ir apaļa vai plakana? Tu man pasaki skaidri, ko tad man darīt? Ja man cilvēks aizvaino, ko man darīt? Maisiņā mums gribās zelta tabletes. Bet tad, kad mēs izkāpjam ārā un ieraugam realitāti, savu patiesu, mēs saprotam, ka mums ir katrā situācijā jāvērtē. Mums nebūs universālā tableta. Jo vairāk mēs gribam kāpt ārā, mums vajadzīga šī palīdzība, mums vajadzīgs ir saprast šī informācija, kā mums iepazīt sevi, kā mums ieraudzīt savas programmas. Mums vajadzīgs tas ir. Tad, kad jau mēs kāpjam ārā un mēs spējam arvien vairāk ieskatīties savā patiesumā, savā realitātē, tad mums zūd visas šīs agresijas, mums zūd šīs sakāpinātās emocijas. Caur to mēs vairāk iepazīstam sevi, un tad jau mēs iemācamies racionāli domāt. Tad ir tas, ka mums vairs nevajag tās vadlīnijas, bet tas ir dziļš un pailgs process kāpt ārā pa solītim, jo viņš ir smags, nepanesams, un citreiz mēs pabāžam mazliet galvu un sastopamies ar savu reālo. Mums tas ir smagi, mums ir jārūda sevi, lai mēs spētu ieskatīties patiesībai acīs. Sveika, Vineta! Jā, dzīvojam ilūzijā. Par savu veselību, par savu izskatu, par savu vecumu, par savu potenciālu, par savām spējām. Un tas ir, tad, kad cilvēks dzīvo šajā ilūziju pasaulē, viņam ir smagi. Tad, kad mēs kāpjam ārā, mums atkal ir smagi. Bet ja mēs nekāpsim ārā caur šo smagumu, caur šo grūtību iepazīt un pieņemt, ieraudzīt, mācīties domāt, mācīties redzēt, kur es esmu infantīlismā, kur es esmu savā bērnībā kaut kādā iesprūdus. Mēs katrs esam iesprūduši atšķirīgi. Arī es eju joprojām caur šiem cikliem, jo nav tāda viena slēdža, kuras var ieslēgt pieaugušu, kuras var ieslēgt spēju būt reāli šeit un tagad. Tas ir process. Tad, kad mēs klausamies kādu otru, mēs parasti klausamies un bāžam to savā maisā. Mēs saņemam ideju, un tad mēs to bāžam savā maisā, iekšā savā uztverē un skatāmies, tas atbilst vai neatbilst. Nē, tas cilvēks galīgi garām runā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas neatbilst manai ilūzijai, tāpēc, ka viņš nepieminēja Jēzu vai nepieminēja Budu vai nepateica, vai tas pateica, kad tur kaut kādu alegoriju no Bībeles. Tas neatbilst manam, to es metu ārā. Katrs mēs metam ārā kaut ko, kas neatbilst mūsu ilūzijai, kas neatbilst tam, ko mēs esam pieņēmuši kā būtību. Mēs neklausāmies otrā cilvēkā bez tā, kur mēs spējam ieklausīties, ko tu man tiešām gribēji pateikt, kur mēs spējam tiešām sekot tam. Bieži vien, tad, kad mēs saņemam šo informāciju, mēs vai nu caur tādu skolotāju, iekšējais skolotājs mums ieslēdzās, jā, tu pareizi runā, jā, tā ir pareizi, kā tu saki, tā ir pareizi. Vai nu mēs atkal, tā kā mums ir vesels tāds mūsu pagātnes tāds klāsts, un tad mēs salīdzinām tā. Šī ideja atbilst tam, un saka, jā, es arī tur 3 gadi atpakaļ arī biju tajā vietā, arī. Jā, viņš nespēja uztvert to, ko cilvēks dalās ar to, kā viņš šobrīd varbūt bija aizbraucis, nezinu, tur uz Maljorku vai uz Balī, un viņš dalās, un tu uzreiz to piemēri. Viņš saka, jā, pirms 20 gadiem es arī biju Balī, es arī biju Malaizijā, es arī biju Meksikā, tur ir tā un tā. Bet mums gribās tā kā visur iebāzt mūsu pieredzi, mūsu pareizo skatījumu. Un viens cilvēks aizbrauc un saka, tu zini, tur Parīzē, tur piemēslos, tur ir ļoti daudz, netīrības un bardaks. Es saku, nē, Parīze, tas ir tik romantiski, tik skaisti. Es tur biju pirms 15 gadiem. Un nevis mēs uztveram un klausamies, ko cilvēks stāsta, bet mēs gribam tā kā caur savu to, ko mēs esam piedzīvojuši tur kaut kād,
salīdzināt un teikt, nē, nu taču galīgi garām runā Parīze, nav tāda. Mums nav tas, kā tu to redzi, ko tu piedzīvoji. Varbūt pirms 15 gadiem, kad es biju Parīzē, bija tur viss romantiski un krosāni un sievietes augstpapēžu kurpēs, bet šobrīd varbūt tur ir viss tiešām netīrs un piemēstlots un ielas netīrs un cilvēki nošļurkuši. Bet vai mēs spējam vienkārši sadzirdēt to? Vai mēs uzreiz sakam, tās muļķības, tas garām, šitā mācība, tā ir viltus mācība. Un mēs neiedziļinamies pagaidu, bet salīdzinājumā ar ko? Šī informācija ir galīga garām. Un tad mēs sēžam, un tai pašā laikā mums ir ciešanas, jo mums liekas, ka mums tā informācija apdraud. Ja cilvēkam liekas, ka viņš nevar pat paklausīties, un tā otra cilvēka informācija par citu reliģiju, par citu uztveri, par to, kā es redzu Parīzi, par to, kā es redzu, ka tas mani apdraud, vai kad cilvēks stāsta par to, kā var atrisināt veselības problēmas. Tu 10 gadus jau esi sēdējis tajā veselības problēmā, un saka, nē, tik vienkārši tas nav, tas viss ir muļķības. Tāpēc, ka tev pateikt tavs maisiņš cietēs, jo tu esi uzbūrs to, ka būt slimam tev ir izdevīgi. Tu negribi tajā skatīties. Būt slimam tev ir izdevīgi, tāpēc, ka tu vari nestrādāt mājās kaut ko un nedarīt un neiet uz darbu, bet būt tur, piemēram, uz pabalstu, un tu negribi uz to darbu iet. Tu negribi skatīties, kādi ir tavu potenciāli, kāds ir tavs talants, lai šobrīd attīstītu kaut ko. Un tu uzreiz nonieci, tas nestrādā. Un te pašā laikā tu ciet. Tad, kad tu esi viens ar sevi, tu zini tās jomas, kur tev ir savs ilūzija maisiņš, un kur tev ir aiz kaut kādas idejas ērti tur dzīvot. Un tad, kad tu pabāz galvu, tu jūti, ka tur ir vajadzīgs spēks un enerģija un drosme ieskatīties sevī. Tāpēc ir tik maz drosmīgu, kuri iet sevis paši izzināšanā. Ir vieglāk nomierināties. Vienkārši nomierināties, pateiks, būs jau labi, vai uzlikt nomierinošu mūziku vai meditāciju. Bet caur to mēs neieskatāmies savā patiesajā būtībā. Caur to mēs uzturam savu ilūziju. Caur to mēs uzturam vienkārši dzīvi savā ilūzijā. Un varbūt arī mani vārdi šobrīd ir nepatīkami, kas satricina. Mēs visi līdz kaut kādam vecumam dzīvojam pilnībā dzīvojam savā ilūziju maisiņā. Es arī. Un ir moments, kur ir tik sāpīgi, vai ir tas moments, kur tu mosties un saproti, ka varbūt ir kaut kas savādāks, un tad tu bāzi mazliet galvu ārā no savu ilūziju maisiņu, un esi gatavs varbūt ieskatīties savās programmās, varbūt ieskatīties, kāds tu patiesumā esi, ieskatīties savā realitātē, un uzzināt vispār caur ko mēs vispār varam, vērtēt, ieraudzīt vai atpazīt, ka mēs dzīvojam ilūzijā. Un šajā mirklī, ka mēs gribam izkāpt no maisiņa ārā, mums ir vajadzīgs kāds mentors, mums ir vajadzīga informācija, mums ir vajadzīgs kāds, kas mums palīdz to visu ieraudzīt. Mums ir vajadzīgs. Un tad sākās prakse. Kur atkal mums ir sāpīgi, un tā realitāte mums citreiz spiež, un mēs ieraugam, kad mums ir jātrenē šis iekšējais spēks, izturēt patiesumu, izturēt realitāti. Tad, kad mēs dzīvojam caur šo te, bieži vien mums sāpes rodās no tā, ka mēs interpretējam. Ja? Un tie, kas ir jau pabāzuši galvu ārā un caur šīm 5 pamatprogrammām, jūs zināt, ka mums ir tendences uz katru mirkli skatīties, ja, caur šīm programmu brillēm, caur šo programmu uztveri. Ja. Citreiz cilvēks dzīvojot savā ilūziju maisiņā, viņš saka, viņš man aizvainoja. Viņam ir uzbūrts, jau uzkāpināts, un vispārībā viņš pret manīm izturējās, es pilnīgs idiots jūtos, ja, kā man pateica. Un tad pienāk, varbūt meistars, kurš uzjautā, Klau, kāpēc tu domā, ka viņš tev aizvainoja? Caur ko tu spriedi, ka viņš tev aizvainoja? Nu kā viņš pateica, ka es nesaprotami izsakos? Bet vai tiešām tur bija aizvainojums? Vai šajā frāzē, faktā, kad tu nesaprotami izsakies, ir patiešām aizvainojums? Jā, jau es nesaprotami izsakos, tad jau es esmu pilnīgākais lasis, ko tad es pat vispār tāds muļķis esmu, kad es pat izteikties nevaru.
Viņš man tā aizvainoja. Saku, pagaidi. Vai tev nepateica, vai tev tiešām pateica, ka tu esi muļķis, ka tu neproti izteikties, vai tev pateica, kad tu nesaprotami izteicies, vai tu vari atkārtot, vai tu vari pateikt skaidrāk to domu, ko tu domāji. Cilvēks ar šo, viņš nevarēs noticēt tam, kad viņam nav aizvainojums, jo viņam ir programma visu redzēt aizvainojumu. Ja? Un tad ir tas nākošais. Kas tev to pateica? Kas tev to pateica? Vai tev to bērns pateica? Kad es neko nesaprotu, ko tu pateici. Vai tev to pateica pieaugušais? Vai tev to pateica darba devējs? Vai tev to pateica klients? Vai tev to pateica sieviete, kurai, piemēram, ir vāja dzirde? Un no tā mēs varam būt šeit un tagad un skatīties reālajā situācijā, vai mēs varam būt savā ilūzija maisiņā, kur mums visi aizvaino, mums visi aizskar mūsu sirdis, kur mums visi, mani pazemo, kur mums visi uzliek nastas. Un jo mēs vairāk ciešam, jo mums ir lielāka iespēja ieskatīties, kāpēc mums ir izdevīgi ciest, kur ir mūsu ideālais es, kuru mūsu niecīgais es. Mums vajadzīgi ir soļi, ar ko mēs to varam iepazīt. Caur soļi mums ir vajadzīgi, lai mēs atpazīstam konkrēti, kāds tad ir šis ideālais es, no kā viņš rodās, no kā rodās šī niecības sajūta, šī sajūta, kad mani jau neviens tur neatzīst. Es jau varētu, bet mani jau neviens tur, mani neviens neuzaicina. Es tā gribētu aizbraukt ekskursijās, bet nav jau ne ar vienu, ar ko braukt. Un jo vairāk pretenzijas, jo vairāk ciešanas, jo vairāk tu vari iepazīt, kur ir ieciklēšanās uz sevī, kur ir šī dzīve tavā iekšējajā pasaulītē, kur mēs esam uzbūruši to, kā tam jābūt, un tad, kad mēs sastopamies ar realitāti, mums realitāte sāp. Mums ir jābūt drosmei iziet caur šo sāpi iepazīt, tāpat kā bērnam. Viņam arī šie augšanas ciklikums nekur skolā nemāca. Mums māca visādas muļķības, un tagad vēl par dženderismu vispārējo, kur veido vēl mums lielāku ilūziju maisiņu. Nevis iepazīt sevi, kas es esmu, bet uzspiest citu idejas, uzspiest kaut kādu degradējošo, vai kur mēs nespējam izšķirt. Mēs mūsu ilūziju maisiņā, mums to, ko mamma vai tētis pateica, to mēs daram, jo mums vajag izpatikt, mums vajag atbilst. Un tad, kad mēs neejam briedumā, mēs neiepazīstam sevi, savas vērtības, savu patieso būtību, tad mums atnāk konkuls un saka, tev jāvelk maska, tev jāiet potēties, tev tagad jāsēž mājās, tev tagad tur jābrauc, tu tagad te nedrīksti runāt, tu tagad ziņas nedrīksti skatīties un klausīties, tu dabiskos vitamīnus nedrīksti lietot, tāpēc, ka es negribu, tāpēc, ka mums patreiz notiek vispasaules fórums, kur mēs nolēmām, ka mums vajag depopulizēt cilvēkus. Savā ilūzija maisiņā tu jūties kā cietējs, tu neapzinies, kādas ir manas spējas, ko es varu darīt, kāds ir manas potenciāls, kas vispār es esmu. Un ar to mums jābūt drosmei iepazīt sevi, iepazīt savu patieso būtību, ieraudzīt savu ilūziju pasauli, kur mēs dzīvojam, ieraudzīt savu niecības pasauli, kur mēs dzīvojam. Un tas ir process. Un ja tu gribi iet šajā procesā, ja tu gribi iet šajā izzināšanā, es tev aicinu arī uz šo dziļo webināru, kur es rādīšu grafikus, stāstīšu, kā mēs varam pietuvoties savai patiesajai būtībai, kā mēs varam kāpt ārā no mūsu ilūzijām par jebkuru jomu. Par veselību, par vecumu, par mūsu spējām, jo daudz cilvēku dzīvo ilūzija arī par to, kas viņiem ir dzīvē priekšā. Viņi saka, man vēl visa dzīve priekšā. Tev 60 gadi, bet tu 70, bet tu saki, man vēl viss priekšā, es vēl visu varu, es vēl varu biznesu uztaisīt, es vēl varu realizēties. Man vēl visa veselība priekšā. Tā ir ilūzija. Tad, kad mēs pabāžam galvu ārā un iepazīstam, kurā dzīves punktā mēs esam, tas ir sāpīgi bieži. Tas ir sāpīgi apzināties, ka mēs varbūt 60 gadus esam nodzīvojuši savā ilūziju maisiņā un mūsu dzīve ir paskrējusi garām, dzīvojot pilnīgākajā ilūzijā, neapzinoties, pat nepazīstot, kas es esmu. Kas vispār es esmu? Un tas ir sāpīgi.
tas ir drosmīgi. Bet ja mēs paliekam tajā ilūzijā, mēs viņā būs vēl sāpīgāk. Kāpt ārā ir drosmīgi, bet mēs to varam. Kāpt ārā ir mazliet sāpīgi saskarties ar savu realitāti, bet tikai tad, kad mēs esam, mēs īstie. Tad, kad mēs apzināmies, mēs esam pilnībā iepazinuši sevi, un mums ir drosme iepazīt apkārt otru cilvēku, nevis caur savu programmu. Tad ko tu viņš var pateikt? Viņam jau nekad nav ko teikt. Tā, viņi jau vienmēr tikai to vien runā. Apskaust, ko tur viņai skaust? Labi, viņai tur tas augums normāli, bet tagad Dievs, paskaties, kādu krokodilu viņi dzīvo. Nē, man nav skautības, ko tu tur skaust? Mēs pat nezinām. Mēs nezinām sevi. Mēs nezinām, kas mēs esam patiesībā, kādas mums ir šīs ilūzijas, kur ir mūsu patiesā būtība, uz ko mēs varam stingri nostāties. Un mēs zinām, ka tas ir mans centrs, kad es varu uzaudzēt sevi no sava iekšējās patiesās būtības, un tikai no turienes es varu sevi attīstīt. Caur ilūziju es varu attīstīt tikai ilūziju, caur savu niecību es varu attīstīt tikai savu depresiju un niecību. Un ir prasme atrast savu patieso būtību. Tas ir process. Un caur to ir tas, ka mums ir jāgrib analizēt, nevis vienkārši dabūt zelta graudu. Ko tad man darīt? Ko man darīt, ja mani aizvaino? Un tur ir šis, ko es stāstīju. Pagāju, vai tiešām tevi aizvainoja, vispār atpazīt, vai tiešām tevi aizvainoja, vai tiešām pateicu, ka tu esi muļķis. Bieži vien mēs negribam to dzirdēt. Mums no sava infantīlisma, no sava iekšējā bērna gribam satvert kaut kādas idejas, no sava iekšējā bērna gribam iet apgaismībā. Tas viss atrisinās. Mēs pat nezinām, kas mēs esam. Caur savu iekšējo bērnu mēs varam savā ilūziju pasaulē radīt jebko apgaismību, savu ideālo veselību. Man viss ir ok, man viss ir ok. Neieskatīties, kāds tad man ir attiecības tomēr ar maniem tuviniekiem. Reāli, kāda ir mana veselība. Un tas ir drosmīgi to darīt. Jā, vēlreiz aicinu tevi, ja tev interesē šīs pašizzināšanas un skatīties, darboties praktiski, tas tev aicinu semināru un paskatīties, kad būs pārējie, kur mēs arī aktīvi darbosimies ar iešanu briedumā, atpazīšanu savu infantīlismu, kur tev var pačukstēt, lielākā daļa no mums dzīvo infantīlismā, kaut kādā jomā esam iesprūduši savā iekšējā bērnā, kāds vairāk, kāds mazāk, bet mums visiem tas ir. Ja tev liekas, ka tu esi pilnīgā briedumā, tā ir vēl lielāka ilūzija, bet mums ir jāmostās. Un šī pamošanās, tāpat kā, kad mēs piedzimstam, ir jauna pasaule, un mēs smagi, realitāte ir smaga, mēs bļaujam, un tad mums sākās šis te iepazīšanas process. Tāpēc mums šī te, saucamā piedzimšana cilvēkam bieži vien ir divas reizes. Viena ir fiziskā piedzimšana, un otra ir šī te piedzimšana, kuras iepazīstu sevi patieso, kuras piedzimstu no savām ilūzijām, kuras esmu šeit un tagad. Caur to ienāk pilnīga harmonija, pilnīgs miers, un caur to var tikai notikt mūsu šī te dvēseles realizācija. Mēs arī runāsim par dvēseli, jo daudziem ir tas jautājums, kas ir mans aicinājums un kas ir mans potenciāls. Un mums ir jāizzina, tas ir process, un aicinu tevi uz šo te iekšējo darbu. Paldies tev par to, ka tu biji piedalījies un ka tu esi drosmīgs noklausīties mani līdz šim momentam, ka tavs iekšējais tevi nenotrigrēja, tik, lai tu slēgtu ārā šito klausīties par sevi. Nav paciešami. Es varu pateikt arī savu ceļu. Ir ļoti daudz šis te nepatīkamais ieraudzīt, un nepatīkamais, kur ieraudzīt savu infantīlismu, nepatīkamais ieraudzīt, kur es vēl dzīvoju bērnā, un kā kāpt ārā, tāpat tas, kā mūsu fiziskie bērni, viņi negrib, ka viņiem pēkšņi jāsāk klāt ir gult, un tad viņiem pēkšņi pašiem ar karoti ir jāsākais, un tad viņiem pēkšņi pašiem jāiet uz podu, un nav vairs pamperi. Un tāpat tās arī mums apziņā ir tieši šie te paši procesi, kad ir jāmācās, un nevienmēr uzreiz ar pirmo sanāks, būt tajā patiesajā būtībā, būt tajā realitātē šeit un tagad. Bet tie procesi mums ir ļoti, ļoti svētīgi. Lai mums katram būtu drosme ieskatīties sevī, iet mīlestības ceļu un iet savā sevis iepazīšanā, lai mēs arvien vairāk dzīvotu tiešām no savas dvēseles, no savas patiesās būtības, tie, kas mēs esam. Paldies, mīļie, un tiekamies!